Nu tā, sveicināti, labdien visiem. Mani sauc Uldis. Ja esat ieslēguši šo un klausieties, es drīzāk nevis ieslēgtu, bet ieteiktu slēgt šo video ārā. Tāpēc, kad viss, ko jūs šeit redzēsiet, būs ļoti, ļoti briesmīgi. Pirmām kārtām, es pats ļoti slikti visticamāk, ka runāju, izsakos, un tur necik nebūs interesanti jums nevienam. Tas ir pirmais. Otrkārt, mans, kā jau redzat, šaha reitings ir 1160, jā, kas, ir pilnīgs amatierisms labākajā ziņā, ja tā var teikt. Jā, bet tas laikam arī ir mans uzdevums būt amatierim, jo es neesmu vispār nekad šahu sāku spēlēt tikai pusotru gadu atpakaļ, man tā šķiet, apmēram. Un jā, kaut kā iepatikās, tā kā tagad pats arī nevaru darīt to, kā es ikdienā sportoju, ja spēlēju bumbu, basketbolu. Jāmeklē cits sporta veids, kur vairāk domā ar galvu cilvēki. Zin kā, basketbols tomēr ir tupi un stulbi, kā jau mēs zinām, kas ir visiem zināms fakts. Un jā, tas jau folklorā ir pieņēmies. Tā kā jā, jātīst savus prātspējas. Bet vēl viens iemesls, kāpēc noteikti mums šo nevajag skatīties, ir tāds, ka jā, ka raustās te man viss ekrānā. Nav man tur tā aparatūra tādā līmenī, lai es varētu visu tā izcili parādīt. Bet tas nekas, kaut kas jau man te bīdās uz priekšu. Skaņu dzirdat, droši vien bildi redzat, tā kā, varbūt arī tik slikti nav, bet, visā visumā, kā jau teicu, jums droši vien ir daudz citas lietas, ko jūs labāk varētu darīt, nekā šo skatīties. Bet jā, jebkurā gadījumā, kā redzat virsrakstu, pilnīgi šaha amatieri ceļā uz 1300 kilo. Kāpēc 1300? Tāpēc, ka agrāk, nezinu, gadu atpakaļ es bišķīt vairāk spēlēju to šahu. Un īstenībā man liekas, kad es jau sāku normāli spēlēt, un es biju ticis līdz 1300 kilo. Un jā, es domāju, ka, es domāju, bet es tā kā beidzu laikam, ja tā var teikt, tik aktīvi spēlēt. Un jā, un tad atsāku atkal, un tad bija tā, ka vienkārši viss lēnām izzuda. Visa lielā meistarība iegūtā izzuda. Un attapos pie, ja tā var teikt, pie sasits silas jau pēc mazliet zem 1000 reitingu. Un jā, un šis būs savā ziņā tāds tā kā ceļš uz to 1300, jā. Tas ir pirmais mans uzdevums, ko es te veicu. Jā, man īstenībā, godīgi sakot, lai kaut cik jums būtu interesanti, kaut cik būtu interesanti, man ir fiksēta kaut kāda pieraksta, par ko es gribētu runāt, varbūt. Jo, par cik es šahu nemāku spēlēt, varbūt vismaz interesanti būs ko, ja tā var teikt, tukšo un stulbo diršanu paklausīties no manīm. Atvainojos par lamu vārdiem, bet manuprāt, kad tā var citreiz labāk izteikties. Un ja kādam tas nav pieņemami, sorry, jau pašā sākumā teicu, ka lūdzu neskatieties šo. Jā, vispār jāpievēršās varbūt bišķīt šeit jau šaham pašam, jo man liekas, ka man tur nav nekāda diži labā situācija. Jā, es domāju, kur es gribu doties savā ceļā kādā. Man liekas, ka man ir ļoti slikta situācija, protams, jo es nekoncentrējos un īstenībā ir ļoti grūti šitā multitaskingot runāt un spēlēt. Tas nav viegli, ticiet man. Es domāju, ka es mēģināšu iet te augšā. Un tad es mēģināšu iet šeit. Jā, redziet, es tā kā uzliku, un tā viņš tā kā noraustījās man, bet nekas. Tā, ok, ko viņš man te dara? Nezinu. Jā, vēl viens iemesls, kāpēc es vispār šo sāku, tāpēc, kad es izdomāju, drīzāk es izlasīju to un sapratu, ka jā, īstenībā tas ir krūti. Ka
nezinu, ja man kādreiz, bet, jā, principā maniem mazbērniem, jā, būs, man liekas, ļoti interesanti šo visu pavērot, paskatīties. Tā kā es piemēram, gribētu pastīties, kā mans tur vectētiņš Opaps, jā, kā mans Opaps ir spēlējis šahu, tur jaunības dienās runājis kaut ko vai nezinu, jokojies vai ākstījies vai es nezinu vienalga ko. Man tas šķīst diezgan interesanti un jā, kāpēc gan šādu iespēju neizmantot, ja mūsdienu tehnoloģijas to visu atļauj. Tā kā jā, tas ir viens no maniem, tā kā arī kāpēc es to daru. Tā īstenībā man pierakstīta tā kā visādas lietas, tāpēc es varbūt ieskatīšos. Jā, vismaz, lai kaut cik saturīgi būtu citādāk, es tā teikt pa Jelgavu, tā kā, ja kāds zina šo referenci, tad kā pīpa Jelgavu. Jā, ja kāds zina, es ļoti priecājos, ja nezinu, tad varbūt kādreiz uzzināsiet. Bet jā, pie kā es paliku, jā, tas, kad īstenībā pašam arī ir interesanti, Zinām, varbūt pēc gadiem 5, 10 pastīties, kā man viss izdevās, varbūt, kas labi, kas slikti, nezinu, vispār pastīties, kā es izstos 10 gadus ātrāk vai vēlāk. Tas man šķiet ļoti, ļoti interesanti, un es domāju, ka tas varētu būt interesants, protams, nezinu, nav mazākās nojausmas. Bet jā, tie ir laikam galvenie iemesli. Plus vēl varbūt es normāli iemācīšos runāt, jo man liekas, ka es nemāku izteikties normāli. Un jā, tas varbūt man palīdzēs, es nezinu, vai palīdzēs. Varbūt īstenībā palīdzēs man varbūt normāli iemācīties labāk runāt, komunicēt, izteikties. Varbūt, es nezinu, varbūt arī nē, tas tikai mans tāds pieņēmums. Un mazums, jā, ja man kādreiz būs tāda iespēja, jā, varbūt es varētu pamācīties no kādiem lielākiem meistariem. Piemēram, lielmeistara, man šķiet, ka viņš ir lielmeistars, jā, Artūrs Neiškāns. Es pareizi atceros vārdu uzvārdu, man šķiet, ka es atceros pareizi. Jā, pamācīties no viņa. Jo viņš īstenībā, ja jūs gribat kaut ko normāli dzīvē iemācīties, ja šāda ziņā, Artūrs Neiškāns ir streamers, Twitchā viņš streamo, man liekas, viņš ne tikai streamo kā šahu spēlē, bet jā, viņš arī māca šahu spēlēt, ja es nemaldos, un jā, viņš īstenībā diezgan tāds foršs džeks, kā viņš šķiet pēc tā, ko es esmu dzirdējis, pēc viņa valodas, un jā, man patika katrā ziņā. Tā kā jā, ja jūs gribat kaut ko reālu, tad lūdzu pie lielmeistara Artūra Neiškāna. Un es atkal esmu atrapies tādā situācijā, tā kā pie sasistas silas, ka man ir visi ļoti slikti, tūlīt esmu zaudējuši šito bandenieku. Es vispār neesmu vēl izdomājis, kā es runāšu latviski vai angliski šos visus terminus. Tāpēc, jā, tāpēc, jā, es vēl nezinu. Kaut kā droši vien miksošu, lai abi divi būtu. Jā, un ja mazums paveicās man, kādu dienu es varu tiešām mācīties no tāda meistara kā Artūra Neiškāna. Neiškāna, es to atvainojos. Bāc. Nav labi, draugi, nav labi. Jā. Tas būs vispār perfekti, jā. Vispār būs ļoti perfekti. Un, ja es varētu kādreiz spēlēt tā kā lielmeistars, entais pasaules čempions, enkārtējais pasaules čempions, noteikti visā visumā pats labākais šahists, kāds Latvijā redzēts, Mihails Tāls, jā, tas ir neiespējami.
tas ir kosmos, tas ir cits līmenis, tas man nemaz nav jāsasniedz. Jo tas nebūtu tā kā, tas nebūtu normāli, ja tas būtu iespējams. Man ir sūdi baigais jūtu. Paļāviens. Jāiet tā. Ko es vēl gribēju pasacīt jums? Kad formātu, kā es to visu darīšu, es nezinu. Es domāju, ka es gribētu ļoti katru dienu pa vienam video izlikt ārā. Ja tas man sanāks, perfekti. Ja nesanāks, arī perfekti. Visi perfekti. Tā kā to es gribētu. Visticamāk, ka nesanāks. Visticamāk, ka es daudz kļūdīšos gan šeit, šajos ierakstos, gan vispār. Bet visā visumā es domāju, ka būs interesants piedzīvojums. Es nezinu, ko es tu piedzīvošu, bet būs interesanti. Un formāts noteikti mainīsies. Ko es gribēju, lai tāds bija šī sociāls kaut kādas, lietas, vai īstenībā arī, lai pats es kaut kad, ja es nākotnē skatītos šo visu atkal, vai kāds cits to skatās, varbūt būtu interesanti, interesanti būtu kaut kādas savus viedokļus atcerēties, kādi tie ir bijuši, kādi nav bijuši. Tāpēc es domāju, ka es noteikti iesaistīšu kaut kādas popkultūras, ja tā var teikt, lietas. Es nezinu, droši vien sākumā vienkārši kaut kāds sociālo tīklu ieraksts, varbūt pievienošu klāt un varbūt pakomentēšu, ko es domāju par to visu. Tomēr, tā teikt, jātais kaut kāds tur kontents, kā moderni teikt un krūti teikt. Tā īstenībā man nav slikta situācija. Ja viņš nepakustina dāmu, tad es viņu iegūšu tulīdās. Varbūt arī neiegūšu. Šitais īstenībā var nobloķēt. Es biju domājis šī pa diagonāli raustās līdz šejienai. Pamēģināsim, ko viņš darīs. Vispār es gribu no sākuma pāriet uz šejieni. Un tad es varu mēģināt, jo te es šitajā vietā capturošu bandenieku. Tā kā īstenībā tagad man bišķi jāsakoncentrējās, jo es spēlēju uz vīni, tā teikt. Es nevaru tā vienkārši. Shit. Viņš izdarīja to, ko šitā. Katrā ziņā es gribu ienākt te. Vēlreiz, kā jau es minēju iepriekš, un viņš neko man nevarēs, viņš zaudēs savu dāmu. Tad es domāju, ka viņš nebūs tik stulbs, un viņš noteikti viņu pakustinās. Jo, kā būtu? Nē. Kā būtu šeit, es ietu? Jo tad viņam nav kas aizsargā īsti šo bandenieku. Jeb šo, varbūt dambenieku. Nezinu. Tā, ideāli. Es varētu tagad mēģināt šeit. Es vairs tā interesanti partija, man patīk. Beigās kaut ko pieslēdzos. Es tagad īstenībā pats sev paslavēja ritīgi. Nē, monstrs, mežonis. Laiks mums ir diezgan vienāds abiem diviem. Stulbi ir tas, ka es īsti nezinu, ko es gribu izdarīt kopumā šajā spēlē. Es zinātu, tad būtu baigi labi. Viņš nepamanīja. Viņš nepamanīja, ka man pa brīvo ir karalis. Tagad, Es man liekas, ka vinnēju. Redzēt, pa ko es runāju.
noraustījās atkal. Nav tehnika nekāda, ja. Man te kaut ko analizē. Dievs, kā es raustos, briesmīgi. Atnāca atpakaļ. Jā, meitiņ tu, kā mēs redzam.